Esiet sveicināti, mīļi radio klausītāji šajā vakarā, un tagad arī laiks jau ir pienācis, ka ir jārunā šajā vakarā par Dievu vārdu, un šovakar runāsim par tēmu lūgšanu. Tiešām paldies Tev, mīļai debes Tevs, par šo vakaru, kuru Tu esi mums katram devis. Tiešām Tevs izlījies ar savu garu, ar Tavu svētību par katru Tavu bērnu arī šajā vakarā. Tiešām, kungs, aizskar katru Tava klausītāju sirdi, un lai arī šis vārds, par kuru mēs runāsim, lai tiešām šis vārds iesakņotos katru Tava bērnu sirdī, katru Tava bērnu garā. Tiešām Tēvs pieskaries katram Tavam bērnam ar Tavu mīlestību, ar Tavu neizmērojamo žēlistību, iepriecu. Tiešām, kungs, sveitī katru Tavu bērnu, katru izslāpušo, kas meklē Tevi. Kā arī Tavs vārds māca, ganieties pie debesu valstības, tad jums visas pārējās lietas tiks piemestas. Tiešām, kungs, māci mūs to, lai mēs būtu tiešām tie, kas vienmēr meklē Tevi, vienmēr tie, kas meklē Tavu klātnību, tavu tuvumu ikdienas, kungs, un kas tiešām meklē Tevi pāri par visu. Dievs tiešām māci mūs to un tiešām vadi mūs to, lai mēs tiešām būtu tie, kas pāri par visu meklē Tevi, Tavu vārdu, kas arī iesakņotos ticībā kopā ar Tevi ik brīdi, ik dienu. Tiešām, kungs, māci mūs to un tiešām sveitī šo vakaru, sveitī šo kalpošanu, šo internetu, tiešām, lai tas kalpo Tev par svētību, lai tiešām, lai Tavs vārds tiktu visiem labi dzirdams, lai nekas neraustītos un lai tiešām viss būtu labi, viss labi dzirdams, lai viss labi aizietu, visi sakari. Tiešām, kungs, svētī uzturi šo kalpošanu, cik vēl Tu esi devis kalpot caur internetu un tiešām vadi un lieto arī mani, lai esmu cilvēkiem arvien vairāk par svētību, lai varu kalpot un lai cilvēki arī var daudz ko saņemt no mana darba un arī no tā darba, ar kuru Tu strādā pie viņiem. Jēzus Kristus vārdā to mēs lūdzam un pasakamies Tev par visu, ka Tu jau strādā un ka strādāsi vēl vairāk pie mūsu sirdīm. Jēzus Kristus vārdā, āmen. Un kā jau teicu paziņojumos ēterā, ka šovakar runāsim par tēmu lūgšanu. Šovakar būs tāds sākums un nākamo reizi iesim tālāk par tēmu lūgšanu. Varbūt bieži šī tēma tiek runāta, bet tiešām arī jāatceras un arī jāatsvaidzina tās patiesības, kuras arī Dievs grib, kuras Dievs grib dot mūsos, lai mēs būtu tie, kas arī šo lūgšanu praktizē savā dzīvē, kas ikdienas lūdz Dievu, kas arī meklē Dieva klātnību, Dieva tuvumu ikdienas. Lūgšana ir ceļš, lai mēs nonāktu saiknē ar Dievu un dzīvojam kopā ar Dievu. Lūgšana ir tas, caur ko mēs varam nonākt tuvāk Dievam, saskarē ar Dievu, savienoties kopīgā saiknē ar Dievu. Tā ir lūgšana, jo bez lūgšanas nevaram būt Dievam tuvāk. Mēs nevaram bez lūgšanas atrast Dievu, tā kā ir svarīgi, lai mums būtu šīs personīgas attiecības ar Dievu, arī lūgšana dzīvē, lai mēs tiešām būtu tie, kas ikdienas lūdz, un arī ikdienas tie, kas meklē Dievu, tā kā ir svarīgi, lai būtu šī lūgšana, saikne, lūgšanu dzīve, attīstīta mūsu dzīvē, lai mēs esam tie, kas lūdzam ikdienas Dievu savā lūgšanu kambarī. Tas ir ļoti svarīgi. Lūgšana mūs dara spējīgus saskatīt Dieva gribu un to pildīt. Tā kā arī, kā mēs varam zināt savādāk Dieva gribu, ja mēs nelūdzam. Viss, kas mums ir jādara, ir jāsauc uz Jēzu. Viņš mūs pazīst visos sīkumos, kas notiek mūsu dzīvē.
Dievs atbildēs uz lūkšanām pēc sava prāta, saskaņā ar viņa gribu. Tā kā ļoti svarīgi ir arī atcerēties, ka Dievs atbildēs saskaņā ar savu gribu, saskaņā ar savu prātu. Tu varbūt lūdz kaut ko, bet Dievam tas nav pieņemams, jeb to lietu Dievs tev nav paredzējis, un Dievs tev vienkārši nedod to lietu. Tu gaidi, bet nedod tev to lietu. Tātad nav saskaņā viņa griba. Un Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa, 6. pants, Mateja evaņģēlijas 6:6. Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Lūk, šeit tev ir teikt pamācība, bet, kad tu lūdz Dievu, tad ej savā kambarī. Kas ir kambars? Kambars ir tas, kur mēs varam būt vienatnē ar Dievu. Istaba, vienalga, kur tu esi kopā ar Dievu. Varbūt brīvā dabā, tu vari būt viens, kādā mežā, tur, kur tevi neviens netraucē, tur, kur tu vari būt vienatnē ar Dievu, lūgt un meklēt Dievu un izskatīt Dievam savu sirdi. Arī personīgas attiecības ar Dievu tavu sirdi. Un lai mums arī būtu šīs personīgas attiecības ar Dievu, tad arī viens no galvenajiem personīgo attiecību meklēšanu motīviem ir tā ir lūkšana. Tās ir personīgas attiecības ar Dievu, kuras mēs varam piedzīvot. Personīgas attiecības ar Dievu varam piedzīvot tad, ja mūsu dzīvē ir šis lūkšanu moto, šis mērķis lūkšana dzīve. Tā kā šeit ir pateikt, bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Ļoti brīnišķīgi pateikt. Sākumā variet paši izlasīt no 5. panta, kā ir teikt par lūkšanu, un arī mūsu tēvreize šeit ir uzrakstīta. Mateja 5. nodaļā no 5. panta sākot līdz 15. pantam variet lasīt par šo tēmu lūkšanu. Svarīgi ir tie motīvi, kas mūs vada, kad mēs lūdzam. Kas mūs vada, kad mēs lūdzam Dievu. Lūkšanā mēs savienojamies ar Dievu un viņam uzticam savas rūpes, vēlēšanos, ko vēlamies, lai Dievs mums atbild. Mēs izsakam kādu lietu, ko mums vajag. Vēlamies, lai Dievs mums atbild kādu lietu. Dievs vēlas, lai mēs atklājam savu sirdi, lai mēs viņu lūdzam un lai arī ticam, ka lūdzam, jo viss sastāv un notiek pēc mūsu ticības. Tā kā ļoti būtiski un svarīgi ir atcerēties, ka svarīgi ir meklēt Dievu no visas sirds, ar visas sirdi un arī caur šo lūkšanu, lai mēs varam tuvoties Dievam caur lūkšanu pilnu dzīvi, meklēt Dievu un ticēt tam, ko lūdzam, kad tas notiks, jo viss sastāv un notiek pēc mūsu ticības. Kā arī teikt par to mazo sinepļu graudiņu, ja viņš ir tik maziņš, bet ka viņš var gāzt lielus kalnus, un tāpat, ja mēs salīdzinām savu ticību, ka arī šī ticība var vairoties un beigās varam gāzt lielus kalnus, un ka var notikt ļoti brīnišķīgas lietas un brīnumi. Un Marka evaņģēlijas
9. nodaļa, 23. pāns Marka. Evaņģēlijas 29. Marka 9, 23. Bet Jēzus uz to sacīja, tu saki, ja tu spēj, kaut tu varētu ticēt. Tas visu spēj, kas tic. Tā kā arī šeit ir svarīgi pie lūkšanas, ja ko mēs lūdzam, tam noticam, ko mēs lūdzam, tad arī tas notiks. Tā kā tas ir svarīgi ticēt. Ja ticējusi, notiks, ja neticējusi, nenotiks nekas. Tā kā svarīgi ir ticēt. Un Jesajas grāmata 65. nodaļa, 24. pāns, Jesajas 65, 24. Jesaja 65. nodaļa, 24. pāns, Jesaja 65, 24. Un notiks, pirms viņi sauc, es viņiem jau atbildēšu, un kamēr viņi vēl runā, es viņus jau uzklausīšu. Lūk, tik brīnišķīgs vārds, ka Dievs jau zina, ko mums vajag. To, ko mēs lūksim, tas jau notiks. To jau viņš atbildēs, jo būs viņa prāta. Un kamēr mēs runāsim, tikmēr jau mēs būsim uzklausīti. Vai nav brīnišķīgi, ka tiešām Dievs jau zina mūsu domas, un ka Dievs jau zina mūsu prātu, mūsu sirds domas, mūsu visas lietas, ko mēs vēlamies. Un Pāvela vēstule Filipiešiem 4. nodaļa. Pāvela vēstule Filipiešiem 4. nodaļa, 6. pāns. Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dievu priekšā, ar pateicību, ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Lūk, tik brīnišķīgi. Arī tas ir ļoti svarīgi mūsu kristiešu dzīvē, lai mēs tiešām nezūdītos. O, man nav tas, tev ir tas, man atkal nav šīs lietas, bet lai tiešām lūgtu Dievu arvien vairāk, lai mēs tiešām nepagurtu, lai mēs tiešām būtu tie, kas ir savās lūgšanas dzīvēs neatlaidīgi, lūgt ik brīdi, kā Dievs ir mācījis. Lūgt ik brīdi pastāvīgi, esiet pastāvīgi savās lūgšanās, kā ir teikt Dievu vārdā, neatlaidīgi savās lūgšanās, un nezūdīties par to, kas nav. Un arī Filipiešiem 4. nodaļā, 19. pantā, Pāvela vēstule Filipiešiem 4, 19. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pie savas godības, pilnās bagātības, Kristu Jēzu. Arī Dieva apsolījums ir, ka tiešām tas kungs apmierinās katru mūsu vajadzību pie savu prāta un pēc viņa žēlstības, un pēc viņa savas žēlstības pilnās godības, pie savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu. Tiešām ļoti brīnišķīgs vārds, ļoti brīnišķīgi Dieva doti apsolījumi. Un tālāk Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa, pagaidām ejam cauri rakstu vietām. Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa, ko arī saka
Jāņa 15, 7. pāns. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Lūk, šeit jau arī Dieva apsolījums. Ja mēs paliekam viņā, un viņa vārdi paliek mūsos, tad mēs varēsim lūgt, ko gribam, tas mums notiks. Bišķi pārfrāzēju šo pantu, bet tas jau būtība vienam tā pati. Visa, ko mēs lūgsim, tas notiks. Un romiešiem 8. nodaļa, 26. pāns. Romiešiem, Pāvila vēstule romiešiem 8. nodaļa, 26. pāns. Bez tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet pat gars aizlūd par mums ar bezvārdu nopūtām. Bet Dievs jau sūta savu svēto garu, un svētais gars jau ir kopā ar mums ik brīdi. Iepriecina arī grūtā brīdī, kad ir skumji, dod mums šo prieku un pastāvību. Būt neatlaidīgiem savās lūkšanās. Un Mateja evaņģēlijas 18. nodaļa, 19. pāns. Mateja evaņģēlijas 18. nodaļa, 19. pāns. Atkal es jums saku. Ja 2 no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debes tēvs to tiem dos. Un 20. pantā. Jo kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Ja 2 no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debes tēvs to tiem dos. Atkal ļoti brīnišķīgi Dieva vārda apsolījums. Ka varbūt arī mēs domājam, tagad vajag lielu grupu, tagad vajag 20 vai 10 cilvēku grupu, arī, un tad mēs varam lūgt, un tad būs liels spēks, un ka nāks liela atmoda, un ka gāzīsies lieli kalni. Ja būs tagad kādu liela grupa 100 vai 200 cilvēku kalpotāju grupa, protams, spēks varbūt ir lielāks. Bet Dievs jau māca, jo kur 2 vai 3 ir sapulcījušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Pietiek jau ar 2 cilvēkiem. Tad jau Dievs ir mūsu vidū. Tad jau Dievs var pagodināties. Lūkšana ir sevis atklāšana Dievu priekšā. Caur lūkšanu mēs nākam Dievam tuvāk. Atklājam savus plusus, savus mīnusus un uzticamies viņam pilnīgi. Un Pāvila un Jeremijas 29. nodaļa, 13. pāns. Jeremijas 29. nodaļa, 13. pāns. Jeremijas 29, 13, kad jūs mani meklēsit, jūs mani atradīsit, ja jūs no visas sirds mani meklēsit, lūk. Kad jūs mani meklēsit, jūs mani atradīsit, ja jūs no visas sirds mani meklēsit. Tiešām meklēsim Dievu no visas sirds, būsim tie, kas meklē Dievu ar visas sirdi. Tad Dievs var būt mūsu vidū un palīdzēt mums. Mateja evaņģēlija 7. nodaļa, no 7. līdz 8. pantam. Mateja evaņģēlija 7. nodaļa, no 7. līdz
8. pantam. Lūdziet, tad jums tap dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klaudziniet, tad jums taps atvērt, jo ik viens, kas lūdz dabū un kas meklē atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērt. Tā kā ļoti brīnišķīgi. Lūdziet, tad jums tap dot, ja mēs lūgsim mums dot, ja meklēsim atradīsim, ja klaudzināsim mums atvērt. Un arī variet paši lasīt no Lūkas evaņģēlija 7. nodaļā no 6. līdz 11. pantam. Arī par lūkšanu ir no bišķi no sākuma. Nepietiek ar to, ka tu gribi dabūt palīdzību, bet vajag un ir nepieciešams iepazīt Dievu un viņa iespējas. Lūkšana ir pakļaušanās Dievam un Dieva prātam un gribai, ka viss notiks pēc viņa labā prāta, pēc Dieva gribas. Viss notiek pēc Dieva gribas. Un Jāņa evaņģēlija 6. nodaļa, 37. pāns. Jāņa evaņģēlija 6. nodaļa, 37. Jāņa evaņģēlija 6. nodaļa, 37. pāns. Katrs, ko Tēvs man dod, nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Arī Dieva vārda apsolījums arī šeit ir dots. Ka svarīgi mums ir iet pie Dieva, ka svarīgi mums ir meklēt Dievu savā dzīvē. Jo tiešām tie, kas meklē viņu, kā arī šeit ir teikt, to viņas tiešām neatstums, tiešām ļoti brīnišķīgi, vai mēs esam tie, kas viņu meklē ikdienas. Un Romiešiem 5. nodaļa, 20. pāns. Romiešiem 5. nodaļa, 20. pāns. Bet bauslība ienākusi starpā, lai pārkāpums vairotos. Bet kur vairojas grēks, tur pārpārim vairojusies žēlastība. Ja tiešām Dievs arī mūs grib no šī grēka atbrīvot un arī darīt mūs spēcīgas un pacelt mūs savā varenajā žēlastībā, ko viņš arī dara, ka viņš mūs mīl un ir ikdienas, ik brīdi kopā ar mums. Lūkšana ir elpas vilciens dvēselei. Caur lūkšanu es saņemu spēku savai ikdienai. Lūkšana ir tā, kas mums dod spēku. Saki visu Dieva priekšā, kas tev izliekas grēks, jo tavai sirdī ir jābūt tīrai. Mums ir jānāk pie Dieva tīra sirdi ar skaidru prātu, Dievu priekšā. Un ka mums arī Dievu priekšā, Dieva rokās ir jāieliek šaubas, rūpes un arī šo nepastāvību. Jo Dievs grib tev palīdzēt. Dievs grib tevi atbrīvot no šīm šaubām, no rūpēm, lai mēs nezūdītos par daudz un arī no šīs nepastāvības, kā ir teikt arī Jāņa, 1. Jāņa vēstulē, 1. nodaļā, 9. pantā. 1. Jāņa, 1. nodaļa, 9. pants. Ja atzīsimies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Tā kā svarīgi nāk pie Dieva, atzīt, ka esam grēkojuši, to nožēlot, un tad viņš tiešām būs mums uzticīgs un taisns, ka viņš piedod grēkus un šķīstīs mūs no visas netaisnības.
Un 62. salmu arī nolasīšu. Salms 62. Dziedātāju vadonim Jedutunam Dāvida dziesmu. Tiešām mana dvēsele klustu savā vēsturē uz Dievu, un viņa nāk man palīdzība. Tiešām viņš ir mans akmenskalns, mans palīgs, mans patvērums, es gan nešaubīšos. Cik ilgi jūs māksieties virsū visi vienam vīram, vai jūs gribat viņu nogalināt, bruksit visi viņam virsū, kā grūstošai sienai, kā krītošam mūrim, kas taisās gāzties, patiesi no maniem augstumiem viņi domā man nogāzt. Viņiem patīk meli, ar savu muti viņa svētība savās sirdīs vārdu. Tiešām esi klusa mana dvēsele, vērsdamās Dievu, jo no viņa nāk mana cerība. Tikai viņš ir mans akmenskalns un mans palīgs, mans patvērums, es gan netikšu satricināt. Dievs ir mans svētības avots un mans gods, mana stiprā klints, mans patvērums ir Dievs. Uzticieties viņam ar vienu, visi ļaudis, izkritiet viņa priekšā savas sirdis. Dievs ir mūsu patvērums, tiešām kā vēsma ir cilvēku bērni, tikai maldi ir liela vīru dēlis, svaru kausos likti, viņi ceļas uz augšu vieglāk par vēja pūsmu. Nepaļaujieties uz varu, uz laupījumu, nelieciet tukšas cerības, kad bagātība vairojas. Nepiegrieziet tai visu savu sirdi, vienu vārdu, Dievs ar vienu, ar uzsvaru teikt, un to es esmu daudzreiz dzirdējis, Dievam vienam pieder vara, un tev, kungs, pieder arī žēlastība, jo tu atmaksā ikvienam pēc viņa darbiem. Ļoti brīnišķīgs Salms 62, kur arī varētu runāt kādu pusstundu noteikti atcerēties, ka galvenais teikt ir pateikt, ka Dievs ir mūsu palīgs, mūsu patvērums, ka mums nav ne no kā jāšaubās, jo Dievs ir tas, kas ir kopā ar mums grūtā brīdī. Viņš ir mūsu palīgs, mūsu patvērums, ka mēs varam būt droši, ka viņš mūs mīl, ka viņš ir kopā ar mums. Ka tiešām, ka mums nav ne no kā jābaidās. Dievs ir kopā ar mums. Un 1. Pētera 5. nodaļa, 8. pants. 1. Pētera 5. nodaļa, 8. pants. Tā, 1. Pētera 5. nodaļa, 8. pants. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklēt, ko tas varētu aprīt, lūgt Dievu dot pamācību. 1. punkts, esiet skaidrā prātā, skaidrā garā, garīgi, esiet modrīgi, būt pastāvīgiem, būt neatlaidīgiem, jo tiešām ļaunie spēki staigā. Bet tiešām, ka mums ir jābūt spēcīgiem, visu atraidīt, kā ir teikt arī Efeziešiem 6. nodaļā, lai mēs esam tie, kas stājamies ar garīgiem ieročiem Dieva druvā un cīnamies. Atbrīvojies Jēzus Kristus priekšā. Atbrīvojies no tām lietām, kas tevi paralizē tavā dzīvē, tavā ticības dzīvē un tevi nobličē. Apliecini savu ticību viņam. Pateicies Jēzum Kristum, ka viņš ir tev piedevis. Pateicies debes Tēvam, ka viņš rūpējas par tevi. Lūdz, lai Dievs nāk ar savu svēto garu, maina un lai šķīstī tavu sirdi. Pateicies. Pateiciet Dievam. Dievs ir tas, kas
ir nomodā par mums. Galatiešiem 5. nodaļa, 28. pāns. Galatiešiem 5. nodaļa, 22. pāns. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, patiecība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Un arī pie šīs raksturvietas šovakar mazliet apstāsimies, un arī šo raksturvietu šovakar nobeigsim, un tad nākamo reizi runāsim tālāk par jautājumu, kā mēs varam lūgt Dievu, kas ir tie galvenie motīvi, kā mēs varam lūgt. Un arī tālāk būs tāds punkts lūkšana ticībā. Tas būs nākamo reizi, par ko mēs runāsim. Kāpēc nolasīju šo raksturvietu Galatiešiem 5. nodaļu, 22. pantu? Tāpēc, ka arī šī raksturvieta, kas arī saistās pie lūkšanu dzīves, ka mums ir jālūdz, lai būtu šī mīlestība, lai būtu prieks, lai būtu miers gan cilvēku starpā, gan ar Dievu, lai mēs būtu patiecīgi savā dzīvē, lai mēs būtu laipni, lai mēs būtu labprātīgi, lai mums būtu uzticība, lai mēs būtu lēnprātīgi, kas ir grūti, jo gribam būt kaut kā augstāk vienmēr. Es jau tas gudrais, es jau tas labais, bet būt lēnprātīgiem, būt pazemīgiem, būt atturīgiem, kas arī ir grūti kristiešu dzīvē atturēties citreiz. Tā kā lūksim vēlreiz, lai būtu mīlestība, prieks, miers, patiecība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Tiešām paldies Tev, mīļie debes Tevs, par Tavu vārdu, par šo brīdi, ka tiešām mēs varējām runāt par Tavu vārdu, ko Tu devi mums runāt šajā vakarā. Un tiešām, Kungs, sveitī šo vakaru, sveitī šo dzirdēto Tavu vārdu, tiešām, Kungs, lai mēs būtu tie, kas pārdomā, ko mēs esam dzirdējuši, lai mēs apstātos un izanalizētu, kas ir mūsos, kas nav mūsos, ko mēs esam sasnieguši, kas mums ir jāmācās, pie kā mums ir jāpiestrādā. Tiešām Dievs svētī, Kungs, un arī māci, lai šie gara augļi ir mūsu kristiešu dzīvē, lai mēs būtu mīlestības pilni, uzticīgi gan Tev, Kungs, gan arī savam tuvākam cilvēkam, saviem draugiem, visiem pārējiem, Kungs, un atturīgi, ja Tu redzi, kad arī šī ļaunā pasaule ar grēkā, Tavus tautiešus arī, Kungs, Tavus bērnus, Kungs, dod mums šo atturības garu, šo augli, šo patiecības augli, Kungs, lai mēs būtu pacietīgi mācītu gaidīt, Kungs, vienmēr, un piepildi tiešām, Kungs, mūs katru ar Tavu brīnišķīgo garu un augšienes, Kungs, dod mieru, pastāvību, neatlaidību dzīvē. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.